Attiecībā par diska trūci jostas daļā ir situācijas, kad operācija ir jāveic arī neatliekami. Neatliekami, kā mēs jau runājam, nozīmē tūlīt vai diena vai nakts neskatoties, kad ir jāglābj pacienta veselība tūlītēji. Šī ir situācija tā saucamais zirgastes nospiedums sindroms, jeb Kaudai-Kvaina sindroms, kad diska trūce ir tik liela un masīva, ka ir faktiski pārspiedus pilnīgi visus nervus, kas ir attiecīgā līmenī, jostas daļā. Un Kaudai-Kvaina sindroms izpaužās, pat cik nospiesti ir pilnīgi visi nervi, ka tās ir sāpes, kas iet uz abām kājām, nevis uz vienu, jo ir nospiesti abu pušu nervi, kad ir nejūtīgums starpenē, kas ir saistīts ar to, ka šie nervi, kas iet tālāk uz iegurni, mazo iegurni, arī ir pārspiesti, ir nejūtīgums tātad šajā intīmajā zonā starp kājām. Cilvēkam var būt arī urīna aizture, tātad cilvēks nevar pačurāt, viņš urīna pūslis uzpildās, bet viņš nevar atslābināt tā saucamos sfinkterus, lai pačurātu, un varbūt arī fēču inkontinence vai aizture. Tātad cilvēks var nekontrolēt savu taisno zarnu, un tad var būt fēču nesaturēšana vai pretējā situācija fēču aizture. Tātad šī situācija, ko sauc par Kaudai-Kvaina sindromu, ir situācija, kad ir jāoperē un jāglāb cilvēks tūlītēji, neatliekami, vai tā ir diena vai nakts, jo tās sekas operācijas vilkšanai ir katastrofāls.